Lai dārznieka darbu padarītu patīkamāku un produktīvāku, piedāvājam izmēģināt Sijā Mauriņš piedāvāto produkciju. Mēs piedāvājam sēklas, minerālu mēslus, augsnes, dārza instrumentus, būtībā visu priekš dārza. Šogad jaunumos mums ir ļoti daudz sēklas. Kareņu baziliks, dažāda veida salāti, kas ir ēdami, un arī pie reizes arī ļoti dekoratīvi izskatīsies. Un tad mums ir arī tāds jaunums, eksotisks augs tomātkoks, kurš aug 2–3 metri augstumā, ir daudzgadīgs un ir arī augļi. Nav indīgs, kā eņģeļtaure, un ir arī savs labums. Būs arī tomāti. Ķirbi dažāda veida, ir dažādu krāsu, un svara ziņā ķirbi ir dažādi, kas sākot no puskilograma līdz 30 kilogramiem smagi ir gabači, garenie, apaļie pildīšanai, patisonim dažādās krāsās, tomāti, dažādas šķirnes ir arī profesionālās šķirnes mazākos iepakojumos. Būtībā mēs piedāvājam šogad sēklas mazajos iepakojumos, bet ar nākamo gadu mēs arī sāksim piedāvāt lielajos iepakojumos. Bez sēklām mēs plašā izvēlē piedāvājam arī plasmasas podus. Teku podi, kas nāk no Vācijas, un ir dažādi izmēra. Sākot no kaut kādiem 7 centimetriem līdz pat 22 centimetru diametrā. Ir arī mums konteineru podi, lielāki, un tāpat mums arī ļoti plašā izvēlē ir kūdras podiņi. Gan 6 centimetrīgie, 8, 10, 11 centimetrīgie, un cenas mums arī ļoti labas, jo mēs esam paši ievedēji, un mūsu veikaliņā viņus var nopirkt par lētākām cenām nekā citos veikalos. Mēs piedāvājam dažāda veida augsnes. Augsnes ir arī orhidejām, kaktusiem, palmām, citrusaugiem. Pie tam arī mums ir citrusaugiem arī mēslojums speciāls. Ļoti labs mēslojums ir balkonu puķēm un istabas puķēm Vīva ziedu brīnums, kur ir iekšā aļķu ekstrakts, augsnes uzlabotājs un arī visi mikroelementi. Un ir jādomā arī par skujkoku un rožu mēslošanu, tāpat rododendru mēslošanu. Šie mēslojumi ir labi ar to, ka viņi ir organiskie un viņi darbojas mazliet vēlāk nekā parastie ķīmiskie mēslojumi, bet darbojas ar daudz lielāku efektu. Mēslojot ar Vīva rožu mēslojumu, rozēm būs mazliet košāka krāsa un arī ziedi veidosies vairāk. Skujkokiem savukārt šis mēslojums ir pret skujkoka brūnēšanu un veicina katru gadu labu pieaugumu. Gada vai 2 gadu veciem zālieniem vēl aerāciju varētu neveikt, bet vecākiem zālieniem būtu jāveic aerācija. Pēc aerācijas veikšanas, tad izejot no tā, kāds mums ir zāliens, vajadzētu mēslot. Ilgiedarbības mēslojums būs dārgāks, bet viņš ilgāk darbosies. Pietiks arī, ka jūs tikai pavasarī nomēslosiet, un viņš arī darbosies arī vasarā. Ja zālienā ir sūna, tad vajadzētu izvēlēties pretsūnu mēslojumu. Ja zālienā ir ļoti daudz sūnas, tad pretsūnu mēslojums būs par vāju. Vajadzētu mēslot 19% dzelzs mēslojumu. Mēs piedāvājam profesionālus mēslojumus zālienām, kas ir arī 25 kg pasējumā. Mēs piedāvājam arī vasaras puķu mēslojumu ilgiedarbības kopā ar želeju, kas uztur mitrumu vairāk, un cilvēkam pa 50% mazāk ir jālaista. Šo mēslojumu var lietot gan balkonkastēs, vai arī var lietot, piemēram, uz kapa kopiņu sajaucot ar esošo augsni. Piedāvājumā mums arī ir granulētu lielopu mēsli, kas 12,5 kg ir uz 125 kvadrātmetriem. Piedāvājam ļoti efektīvu līdzekli politenols pret kurmjiem un ūdeņžurkām. Veikalā Mauriņš var iegādāties arī līdzekli pret gliemežiem. Sniedzam arī konsultācijas, pievedam klāt. Arī internetu veikalā mēs atrodamies Jelgavā, bet pasūtot virs 50 latiem, mēs līdz Rīgai aizvedam jums preci. Tā kā, ja cilvēks izdomā, ko viņam pa sezonu vajag, viņš vienā reizē mums pasūta visu, un mēs viņam arī pievedam klāt. Tā kā tas ir ļoti izdevīgi. Mums ir klients, un klientam ir arī labi, ka viņam preci tiek piegādāta pie durvīm.